Tas nav pats galvenais trenēties, bet ir galvenais mīlēt to sporta veidu. Ja mīlu tādu kāpšanas sportu, tas jau kļūst kā dzīvesveids. Arī uzreiz sapratu pirmā gada treniņu laikā, kad man būs sava zāle, kur es gribēšu trenēt. Pēdējās 2 nedēļas bija tā, ka miegs bija dienā tur 2,3. Bet tā vēlme uztaisīt to zāli gan jau, ka tevi turēja tāds adrenalīns. Jā, tur adrenalīns un Red Bulls. Tu pat vari būt ļoti spēcīgs kāpējs, bet ja tā pieredze apakšā ir ļoti maza, tad pieredzējis kāpējs viņš apkāps tevi. Vienreizēja pieredze. Tā kā super pieredze vai tikai vienu reizi bijusi? Vienu reizi. Bet jā, kāpšana ir galvenokārt kāpšana. Es pieļauju domu, ka cilvēki tādu klausās kārtējies nedarīgais padomas. Tāpatās kā es nevaru aizsniegt to aizķeri. Aizsniedz. Turies. Sveiciens tiem, kas ieslēguši Spotify vai YouTube. Šis ir podcasts Retinātā gaisā. Es esmu Ines Pučeka un es parasti saku, ka es šeit sarunājos ar Latvijas alpīnistiem un kāpšanas sporta entuziastiem, bet vairāk jau ir sanācis tā, ka tās sarunas ar alpīnistiem ir bijušas krietni vairāk. Tāpēc es steidzu šo situāciju labot, un uz podkāstu ierakstu esmu uzaicinājusi kāpšanas zāles virsotnē vadītāju, vienu no vadītājiem, maršrutu liceju treneri, apkopēju administratoru cilvēku orķestri Artūru Dombrovski. Jā, čau visiem. Čau. Cik ilgi tu esi šajā kāpšanas scēnā? Jau vairāk laikam kā 15 gadus. Sāku es 18 gadu vecumā, 17. Tiešām? Jā. Man likās, ka tu biji krietni jaunāks. Nē. Tas iztos vienmēr jauns. Jā, tu esi Ilonas Purmalas audzēknis. Trenēties sāki Bērnu jauniešu centrā Daugmala. Ilona arī ir bijusi šajā podkāstā. Viņa savulaik ir bijusi Latvijas labākā klinšu kāpēja 80. gados, bet tas bija laiks, kad ar kūts galašām kāpa pa klintīm. Šobrīd, tad, kad mēs ar Artūru runājam, Artūrs pats jau ir zāles vadītājs. Pat labi ir veselas 3 boulderinga komerc zāles Rīgā. Ir vairākas kāpšanas iespējas gan Liepājā, gan Ventspilī, gan Ogrē. Varētu teikt, ka tas sporta veids ir diezgan attīstījies, bet tu pabraukājies arī apkārt visu kaut kur, gan pie kaimiņiem, lietuviešiem, igauņiem. Kāds ir tavs skatījums, kur tajā visā kāpšanas pasaulē esam mēs ar mūsu zāļu skaitu, ar mūsu sportistiem? Šobrīd īstenībā tas ļoti aug. Ja mēs salīdzinām tādu Igauniju, Lietuvu, tad iespējams, kad kādi pāris gadi atpakaļ, 4-5 gadi atpakaļ, mēs varbūt tās bijām tādi, tā teikt, topa galā. Baltijas valstīs, jā? Bet tagad gan Lietuvā ir sabūvējušās ļoti daudz zāles, gan arī Igaunija ļoti progresē šo 2 gadu laikā. Tur ir baigi daudz atvērušās zāles un ļoti stipri kāpēji parādījušies. Un, īstenībā baigies prieks, kad tas attīstās. Var redzēt arī zālēs, kad ir krietni vairāk cilvēku un arī krietni spēcīgāk viņi ir. Un tad, tas viss. Es domāju, ka šobrīd pirmajā vietā varētu būt Lietuva. Viņam arī visspēcīgākie kāpēji ir no Baltijas valstīm. Un zāļu tādā skaita ziņā noteikti likt 2. vietā Igaunija un tad mēs. Oho! Bet es domāju, tas, protams, viss mainīsies. Un tīpaši var redzēt, ka folklors ir pilns, pie mums ir pilns ar cilvēkiem. Un es domāju, tas ir tikai laika jautājums, kad vēl parādīsies. Kad vēl kāda zāle Rīgā parādīsies. Tu teiktu, ka tā šī brīža kāpšanas zāļu kapacitāte jau ir tuvu tam, ka ir pilns. Jā. Jo, piemēram, aiziet uz zāli vakarā, tās ir grupa nodarbības, tas ir daudz cilvēku. Un īstenībā jau paliek ļoti grūti tikt pie maršruta bieži vien, jo tie cilvēki ir ļoti daudz. Un tad, es domāju, ka, ja ne nākamā, tad aiznākamā gada laikā noteikti kaut kas varētu mainīties. Tev ir zināms kaut kas vairāk, ja? Varbūt. Ok, šo atcerēsimies, ka turpmāko gadu garumā mēs varam gaidīt kaut kādas izmaiņas kāpšanas zāļu skaitā Rīgā.
Bet tu saki, ka lietuviešiem šobrīd ir spēcīgākie kāpēji Baltijas valstīs. Kā tu to rēķini? Arī aizbraucot arī uz sacensībām, jo bieži sanāk, ka aizbraukt arī uz Lietuvu, Igaunijas sacensībām, tad arī var redzēt ne tikai amatieru līmeni, kas ir krietni augstāks nekā Latvijā, bet arī sportistiem, tad viņiem tas līmenis tomēr, viņi ir daudz, teiksim, spēcīgāki. Tīpaši vīriešu, teiksim, konkurencē. Ja, teiksim, mēs aizbraucot, es varu startēt pie amatieriem, bet to es nekad nedaru. Bet, ja mans rezultāts amatieros būtu līdzīgi kā viņiem topa kāpējiem, bet sportistos es īsti vēl nevaru konkurēt uz finālu. Es laikam neesmu tik ļoti daudz sekojis līdzi vīriešu sasniegumiem. Man, protams, vairāk interesē tās latviešu meitenes, sievietes, kā viņām veicās sacensībās, bet dāmu konkurencē gan laikam ir tā, ka mūsējās dominē. Jā, dāmu konkurencē noteikti, jā. Tur latviešu meitenes gan ir visspēcīgākais, domāju, ka Baltijā. Dažādos vecumos? Jā, gan sākot U17, gan U19, gan arī jau tās, kas ir jau tagad U19, tomēr arī jau paliek arī vecāks, un ar to tās būs arī U21. Es domāju, tās, jā, Latvijā no meitenēm ir stiprākās, jā. Yes! Labi, mēs paturpināsim šo sarunu arī sarunas gaitā, bet mazliet vairāk par tevi un to, kā tu pats trenējies. Šobrīd tu esi treneris, bet mani laikam interesē vēl tas, kādi bija tie tavējie treniņi. Kā tu no tā 17, 18, 19 gadīgā puiša kļuvi par tādu spēcīgu kāpēju, un kā tevi tas sporta veids kā tāds aizrāva tik ļoti, ka tu izdomāji, ka mums vajag vēl vispār mums vajag zāli, kur kāpt? Jā, īstenībā tas pamats ir Daugmale. Tas pamats ir Ilona, kas varbūt tās nodeva tādu foršu vēsti par šo sporta veidu, jo mēs aizgājām ar Romānu pirmo reizi uz Daugmali, pamēģinājām ar boteņām, es vēl atceros to pirmo reizi, un ļoti iepatikās. Un tad mēs tādi ļoti tajā laikā mums patika sports, mēs gājām visu kaut ko darīt, un tad katra diena zālē, man liekas, ja nemaldos, tad no 4 līdz pat 9. Tad mēs pavadījām to visu laiku tur. Trenējāmies, mēģinājām izdarīt kaut kādas savas lietas un maršruti, kāda fiziskie vingrinājumi. Un tādā veidā tas aizgāja. Bet es jau arī uzreiz sapratu pirmā gada treniņa laikā, kad man būs sava zāle, kur es gribēšu trenēt. Nopietni, tu jau tajos 18 gadu vecumā jau biji izdomājis tā. Es pats būšu šajā sporta veidā treneris un man būs zāle. Jā, okay. Jo tas bija tas brīdis tieši, kad bija 12. klase. Pabeidz 12. klasi, uzreiz nebija nemaz domas, aizgāju uz LSPA. Un paralēli sāku trenēt arī Daugmalē. Un tad tas ir tas brīdis, kad sapratu, kad es arī gribu savu zāli. Un man tas ļoti, ļoti patīk. Patīk trenēt, un tas, teiksim, to, ko es mēģinu iemācīt cilvēkiem, ka ne tikai tas nav pats galvenais trenēties, bet ir galvenais mīlēt to sporta veidu. Ja tu mīli tādu kāpšanas sportu, tas jau kļūst kā dzīvesveids. Ir tā, jā. Bet, ja tu nebūtu aizgājis pie Ilonas uz to treniņu pirmo 12. klases beigas, ko tu būtu darījis, ja tu nebūtu izdomājis iet uz LSPA? Grūti pateikt. Tad nebija tāda ideja. Idejas, okay. Bet paskaties, cik interesanti, vai ne, kad ir tāds it kā neliels, bet tomēr pagrieziena punkts, kas tā kā to dzīvi vispār iegriež pilnīgi citā gultnē. Kāda, varianti jau ir daudz, bet tas mazais brīdis mēdz būt tik maziņš. Jā. Un gala rezultātā viņš pārvēršas par lavīnu. Tas liekas ļoti, ļoti forši. Cik ļoti daudz, kas ir jāapgūst tajos kāpšanas treniņos, lai tu varētu būt arī labs kāpējs? Es esmu vienmēr uzskatījis, ka, ja tu gribi būt labs kāpējs, tev jāvar visu. Nepietiks tikai ar kāpšanu, jo tev jābūt labi koordinētam, tev jābūt vispārēji stipram, tev ir ļoti jājūt labi savu ķermeni. Un ar to tad arī liekas, ka arī tagad uz jauniešiem paskatoties, kad stiprākie
un tādi perspektīvākie jaunieši, viņi arī bieži vien būs nodarbojušies iepriekš ar kaut kādu vingrošanu vai cīņas sportiem, un tad viņi pāriet uz kāpšanu, viņi ļoti labi saprot savu ķermeni. Un tas spēks ir jau iekšā, un tad jā, tas cilvēks uzkāpjot uz sienas, viņš jau labāk nedaudz saprot to kustību. Jā, es tieši par šo arī domāju. Bieži vien, kad es cilvēkus esmu paaicinājusi pakāpt, tad pirmā tā atbilde ir, ai, man nav stipras rokas, bet tā kāpšana patiesībā ir kaut kas krietni vairāk par vienkārši stiprām rokām. Tās ir īstenībā tavas attiecības ar savu ķermeni. Tiešām, vai tu viņu saproti un kā tu sadarbojies ar to ķermeni? Un, protams, tas ir arī ļoti liels darbiņš prātam. Jā, noteikti. Tīpaši tāpēc arī es uzskatu, ka kādreiz, kad varbūt tās sākām trenēties, mēs trenējāmies ļoti daudz un visu kaut ko. Mēs gājām volejbolu spēlēt, fiziskais kāpšana, un tad tā ikdiena praktiski visu dienu aizgāja sportā. Un līdz ar to tad liekas, ka tas ķermenis ir ļoti labi iemācījies sevi kaut kādā veidā atrast. Ja tev ir grūti, tu atrod citu pozīciju. Un tas tā forši iemāca. Un tāpēc arī mēģinu arī jauniešiem to nodot, kad kāpšana varbūt tās ir, ja tu gribi kāpt, maksimāli daudz jākāpj, jā. Bet paralēli jādara arī citas lietas. Jūs, Ilona, trenēja arī alpīnismā, vai ne? Jā. Jo es atceros, kad es piedalījos arī sacensībās no laukiem. Un man iekrita, man liekas, acīs tā Daugmalas komanda, jo jūs tur bijāt tādi divi pārīši, divi spēcīgi čaļi, tādas smalkākas divas blondīnas, bet arī riktīgi stipras. Un tu esi vēl joprojām iekšā arī alpīnismā vai pilnībā pārgājis uz tikai un vienīgi kāpšanu? Vairāk īstenībā uz kāpšanu, jo laikam alpīnismā tādā tehnikā es ik pa laikam pamācu cilvēkus ar virvēm padarboties uz sienas, nolaišanās un varbūt tās kaut kādi glābšanas darbi. Bet laikam tomēr uz kāpšanu ir tas vairāk, jo tas kaut kā ir vairāk uzrunājis. Un tomēr tā darba specifika ir tieši ar kāpšanu, un tad tur arī vairāk gribējās palikt un darboties. Bet alpinisms man kādreiz ļoti patika. Jo tas bija viens no tiem sporta veidiem, kur tu aizbrauc uz sacensībām. Un tās sacensības bija ļoti grūtas. Jo lieli svari un kaut ko jāceļ, kaut ko jānes, tur trepītis. Viss kaut kas no virvēm jātaisa. Jā, un tur pirmkārt tehniski ļoti forši un tā dinamika ļoti daudz. Un tev viss kaut ko jādara, jāskrien kaut ko, un tas man ļoti patīk īstenībā. Bet kāpēc tu tagad nepiedalies vairs alpīnismu sacensībās? Izjuka komanda drīzāk, un tāpēc arī varbūt mums bija ļoti spēcīga komanda, un tad kaut kādā brīdī mēs aizgājām ar Intu vairāk uz kāpšanu, tad tas alpīnisms vairāk tika mazāk, un tad, protams, jau arī pārējie ģimenes bērni, un tas viss nedaudz varbūt tās pajuka, tas alpīnisms. Bet mēs tā kā vairāk attīstījāmies to kāpšanu. Jā, es pašā sākumā pieminēju, ka tu esi viens no zāles vadītājiem, un tad tas otrs cilvēks ir tava sieva Inta, un jūs abi divi satikāties arī tajos treniņos, kāpšanas sportā, startējāt vienā komandā alpīnismā. Jā. Es Intu iepazinājos arī Daugmalē. Tas ir riktīgi forši, ka abiem diviem cilvēkiem ir vienots hobijs. Jā. Jā, ar Intu mēs sākām darboties, sākām veikt arī grupas uz klintīm. Un jā, jau tad, kad es sāku strādāt virsotnē tikai, tad jau mēs bijām meklējuši telpas, jau skatīties. Bet jā, tā ideja vienmēr bija ap sportu un ap kāpšanu. Un kad ir kaut kur aizbraukt, kaut kur uzkāpt, kaut kāds multipičs, kaut kāda kāpšana, kad ir kaut ko padarīt. Baigi forši. Labi, pastāsti tad tos pašus sākumus. Kā tad jūs nonācāt pie tā, ka zāle būs? Kādreiz strādāju ceļotājā. Tad, protams, tas viss... Jā, starp citu, es atceros, tu biji tas cilvēks, pie kā pirmā es gāju meklēt sevi ekipējumu manam pirmajam braucienam uz kalniem. Jā, paldies tev, Artur. Zābaki, ko tu man ieteici, es gan viņus laikam ceļotājā nenopirku, bet
Tu man daudz ko pastāstīji par zābakiem un vispār ekipējumu. Tā kā es saprotu, ka tev vēl joprojām var prasīt padomus par ekipējumu. Tad noteikti. Tie, kas klausās un ja plāno kaut kur braukt, tad var sazināties ar Artūru. Bet turpini tālāk. Bet jā, strādāju ceļotājā. Tad sanāca apstākļi, es pārgāju virsotni. Pie konkurentiem. Pie konkurentiem, jā, pārvilināju. Un tad, jā, strādājot jau virsotnē, 2. gadā mēs sākām ļoti intensīvi meklēt jau telpas. Un ļoti daudz, kur izbraukāju visu Rīgu. Bija kaut kāda varianta, bet nebija neviens īsti tāds 100%, kad jā, ejam. Un tad vienu dienu es aizbraucu uz Sarkandaugavu. Tieši šobrīd, kur ir esošā zāle, pāri ceļam, pie dzelzceļa, tur bija perfekta telpa. Tur bija ļoti laba telpa, cena ļoti laba, un mēs jau tā kā viss jau bijām gatavi. Bet tieši bija tas brīdis, kad virsotnes priekšnieks arī piedāvāja taisam kopā. Un izveidojam tādu tā kā, gan veikalu, gan arī zāli. Un bija piedāvājums no Sky. Aizbraucām, apskatījāmies telpu un nolēmām, ka mēģinam taisīt šeit, jo tā ideja bija uztaisīt maksimāli kā ar Eiropā. Tad ir kāpšanas veikals un arī zāle. Un tad tādā veidā varbūt tās zāle nav viena, un tad veikals arī nav viens, un tad viens otru var visu laiku atbalstīt un darboties. Un tad jā, tā arī tapa tas projekts. Cik ilgā laikā no šī brīža, kad jūs esat atraduši telpas, jūs nonācāt līdz tam, kad kur ir pirmie kāpēji jau zālē? Man liekas, mēs viņu uzbūvējām pa 2-3 mēnešiem. Es domāju, ka tu teiksi par 2-3 gadiem. Nē, mēs uzbūvējām ļoti ātri. Protams, tas bija tur negulētas nedēļas, jo tajā laikā īsti nebija arī saprašana, kā jābūvē, ko jābūvē. Kā tieši tas tev likās kopā, kad ir varbūt skrūvgrieznis un skrūves, ir finieru plāksnes, bet kā to visu dabūt kopā, viss droši un viss tā, lai stāv vietās? Jā, protams, mums palīdzēja arī uzņēmums, kas būvēja sienu, un tas bija arī tas pamats, kurš uzbūvēja to sienu. Bet tad pārējo, tad mēs paši spēkiem, gan tās ģērbtuves, gan dušas, gan kur būs funkcionāla zāle, kā būs, kādi leņķi sienai, to mēs mēģinājām arī saskaņot. Un tajā brīdī, protams, 40 grādi vai 45. Nezinu. Tad tu pieeja pie sienas, nomēra ar leņķrādi, un tu saproti, nē, šis ir pa daudz. Nevar pats nokarāties. Jā, tādā veidā tu to sienu mēģini sataisīt. Tad tādā veidā mēs arī būvējām viņu, sūtījām trenižieru zālē visu, jo, teiksim, tas, ko es noteikti vēlējos, ir lai arī funkcionāla zona ļoti liela. Jo man ļoti patīk arī fiziskie, man ļoti patīk arī funkcionālai treniņi, crossfits un tāda veida sporta veidi. Un ar to es gribēju arī to lielu platību, kur es varu pēc tam ar cilvēkiem darboties. Un tad tas viss tapa. Un, ja nemaldos, tad man liekas pēdējās 2 nedēļas laikā tas viss tika ļoti ātri izbūvēts. Un pēdējās 2 nedēļas bija tā, ka miegs bija dienā tur 2 stundas, 3. Bet tā vēlme uztaisīt to zāli gan jau, ka tevi turēja tāds adrenalīns. Jā, tur adrenalīns un Red Bulls un kafija. Jā. Labi, un jāskrūvē pirmie maršruti klāt pie sienas. Iepriekš tev bija pieredze maršrutu skrūvēšanā? Kaut kāda neliela pieredze bija. Daugmalē skrūvējām, arī sacensības skrūvējām Daugmalē ikdienā. Tas arī likās ļoti foršs kā darbs, bet aiziet, protams, uz jaunu zāli, ka tā ir tava. Protams, man bija ļoti daudz palīgi. Tur bija Ēriks, Romāns, tur bija visi, kas varēja palīdzēt. Tie arī palīdzēja, visi mani draugi. Un tad mēs pirmos maršrutus saskrūvējām, kā varējām, neguļot. bet jā,
pirmie, protams, tās visas sajūtas, kad atnāk tev jauns aizceres formas, tu taisi viņas pako visas vaļā, un tad tu domā to visu. Forši bija. Tā tie unboxing video bija jātaisa. Jā, man liekas, ka ir. Kā tu taisi vaļā kastes ar aizķerēm. Es pati diezgan labi atceros to brīdi, jā, tu strādāji Daugmalē kā treneris. Kaut kādu brīdiņu arī es pie tevis tur trenējos. Un es jau pie tās Daugmalas zāles, pie tās pustumsiņas, ka mēs vēlu vakarā tur tādu pavisam nelielu kompāniju trenējāmies, biju riktīgi pieradusi, man baigi patika. Un tad jūs arī Intu teicāt, ka pārvāksieties uz virsotni, un tad man pat tā kā mazliet žēl bija, ka tā. Bet es mazliet arī virsotnē pastaigāju uz treniņiem. Tas bija pirms Covid, vai ne? Tas viss vērās vaļā. Jā, kad ir zālē dzimšanas diena? 8. decembris. 8. decembris, un tad cik gadu zāle jau ir? 7. 7. Tagad būs, 7. Būs 7. Jā. Nu jā, bet kas man ir palicis ļoti atmiņā no tiem tavējiem treniņiem, un ko es, piemēram, tagad arī pati saprotu, strādājot ar bērniem, to... maršrutu izdomāšanu, ko likt kāptam cilvēkam. Jā, starp citu pastāsti, kāda ir tā tava taktika? Kā tu iedod maršrutiņu kāpējiem? Ja tas ir tāds tikko atnācis cilvēks, tad baigi jāpaskatās. Sākumā iedod kaut ko pavisam vienkārši. Tas ir kaut kāds travers vai... Un tad es paskatos vienkārši, kā cilvēks kustās. No tām kustībām, ko viņš uztaisa, es jau varu sākt eksperimentēt. Jau iedodu sākumā vieglāku. Es saprotu, ka tas bija pa vieglu. Un tad tādā veidā jau es varu dot arvien sliktākas aizceres kājām, rokām. Kustības varbūt tās nedaudz sarežģītākas. Un tad līdz brīdim, līdz es to cilvēku pilnībā jau sapratīšu, un es jau varu dot uz viņu maksimumu. Tad tas ir vienkārši tas process, kur tu viņu iemācies. Grupu nodarbībās, protams, jau visus pazīstu. Tie, kas nāk regulāri. Es jau varu iedot uzreiz jau pirmo, otro maršrutu jau uz viņu, teiksim, līmeni. Tādu robežiņu, ja? Jā. Bet tas man vienmēr ir fascinējis, jā, cik labi jūs protat lasīt to cilvēku. Un arī no tiem treniņiem pie tevis man ir bijusi bieži vien tāda sajūta, kā tu vari zināt labāk par mani, jo tā patiešām bieži vien ir bijis, kad tu iedod maršrutu, un es to maršrutu paskatos, un es domāju, nebūs. 100 punktu nebūs. Un tad vienmēr tu teici, bet tu pamēģini. Jā. Un tagad, kad es bērnus trenēju, tad man ir ļoti līdzīga situācija. Es tur kaut ko izdomāju savā galvā, iedod to maršrutu bērniem, un man ir viens tāds puika, kuram tipiskākais teiciens, tas nav iespējams. Un tad viņam saka, bet tu pamēģini. Un tad parasti viņš izkāpj. Un tas, man liekas, tas pats interesantākais, cik ļoti tevī ir attīstīta tā spēja, prasme nolasīt citu cilvēku, piemeklēt viņa prasmēm atbilstošu maršrutu, un cik smieklīgi izrādās tas, ka tas cilvēks pats sevi nepazīst tik labi. Jā. Tas arī tāds, tāpēc ir tāds treneru darbs, un jāmēģina uzcēties am treneriem. Bet jā, arī ļoti bieži ir tā, kad cilvēks atnāk un šis nav reāli, tas nav man. Tad pirmais mēģinājums, nav iespējams. Otrs mēģinājums, trešais mēģinājums, ceturto mēģinājumu, tu jau viņam pielabo. Un tad viņš jau izkāpj, un tad viņam ir supergandarījums. Bet tā ir tiešām tāda, es teiktu, tomēr diezgan liela māksla, to cilvēku spēt lasīt. Jā. Vispār kāpšanas sports tā ir tāda baigta māksla. Māksla. Gan tā cilvēka nolasīšana, gan maršruta likšana, gan treniņu pielāgošana. Tas viss ir tāds ļoti, ļoti radošs process. Jā. Nav tā, ka nogurst? Nē, idejas ir ļoti daudz. Ok. Tāpēc, es kā cilvēks, man ļoti patīk trenēties pašam, visu kaut ko darīt. Un, piemēram, arī tie cilvēki, kas nāk pie manis uz grupu, ja es viņus ļoti labi pazīstu, tad bieži vien es arī uz viņiem paeksperimentēju, paskatos, cik vispār var izspiest no katra cilvēka ārā. Un tad jau atkal saliekot tādu bildi kopā, tā ir tā kā puzli. Jo tu paeksperimentē uz sevis, saproti, cik tu vari, tad paeksperimentē varbūt tās vēl uz cilvēkiem,
paskaties, kā viņi to var, un tad tas saliekas kopā vidējais, zemais, augstais, un tad tu vari tur. Tad vēl no tā iziet vēl cits, un tad to saliekot ar citu, tad izveidojās cits. Tu tādu savējo tādu pētījumu uzturi visu laiku. Bet tu jau arī nekad nezini, kur ir tā robeža. Vai tevi nebiedē tas darbs tomēr ar tiem cilvēkiem, ka tu vari iedot kaut kādu maršrutu, un tas cilvēks, nezinu, satraumē, piemēram, sevi? Traumas, protams, var gadīties. Bet pārsvarā jau tās traumas ir vai nu tie pirkstu trauma, vai nu tas ir lecot lejā. Bet, protams, kāpšanas sportā tas, ko es vienmēr uzskatu, un tas arī, ko mēs noteikti parunāsim par skrūvēšanu, pirmais, ko jāmēģina izvērtēt, ir drošība. Maršruta drošība kā tāda. Nedrīkst dot, piemēram, kaut kāds, nezinu, cilvēkam cilvēks nemāk lekt, bet tu tagad viņam dosi lecienu, kas tur ir ļoti, ļoti traks uz sānu, un ka viņš var nokrist pa tādiem maziem solīšiem. Un tad jau tu saproti, ka tas cilvēks ir gatavs, un tad tu viņam var dot to kustību. Pats kā tu iemācījies šīs dinamiskās lietas, jo es pieļauju, teiksim, Ilona spēja iemācīt tik, cik viņa pati prata, ko viņa pati uz sienas darīja, bet viņas laikā, man liekas, tāds boulderings varbūt pat vispār nebija. Un tad tagad boulderings ir attīstījies tik tālu, ka tas izskatās pēc tāda kā cirka priekšnesuma, kas izklaidē skatītājus ar tiešām ļoti tādām dinamiskām kustībām, ar trakām lietām. Jā, tajā laikā es arī neesmu super dinamiskākais cilvēks. Man dinamika tur ir vēl daudz ko uzlabot. Bet es uzskatu, ka teiksim, uz to līmeni, kas man ir, man ļoti daudz deva Daugmalē. Tā kā mēs sākām trenēties, bija Daugmalē un batuti. Okay. Vienā un tajā pašā telpā bija gan batuti, gan arī kāpšana. Un tā kā mēs katru dienu gan arī pavadījām tajā zālē, tad protams, būs jāaiziet uz tiem batutiem arī. Mazliet palēkāt, ja? Gan lēkājām, gan. Jā. Kā tu teiktu, kas tagad ir tās trendā, ja tā var teikt, kāpšanas sportā? Ja runājam par boulderingu, tad jau drīzāk kaut kādi lecieni, ļoti plakanas kastes, uz kurām grūti ir uzticēties. Jo tagad, kā vismaz es uzskatu, kāpēji ļoti stipri. Un, lai atdalītu varbūt tās kāpējas, tev ir jāizdomā kaut kas jauns. Lai teiksim, divi vienādi cilvēki, lai viņus atdalītu, tad atkal tev vajag vai nu slidenu kasti, vai kaut kādu lecienu, vai kaut kādu sarežģītāku lecienu, vai tālāku, atkal maksimāli komplicētu kustību. Tā, lai tev mēģinājumi ir vairāki. Es domāju, spēka ziņā tur viss ir tik ļoti stipri, ka būs ļoti līdzīgi vienkārši. Tu runā par Latviju? Vispār, jā, tad tā doma ir, ka visi cilvēki, kas trenējas tādā kāpšanas sportā, fiziski ir pietiekami attīstīti, lai būtu vienkārši stipri. Līdz ar to ir vajadzīgs tad izdomāt kaut kādus mazos knifiņus, kas pasit ārā tevi no tās komforta zonas, un tad tās ir vai nu dual texture aizķeras, vai pilnībā slidenas aizķeras, vai tāda dancošana pa līdzsvara kastēm uz sienas. Ja? Jā, man pašiem tas ļoti patīk. Bet, tieši tā līdzsvara pārbauda? Gan lekšana, gan līdzsvara pārbauda, gan tās kustības. Protams, es neesmu tik labs, lai viņas uzreiz izdarītu, bet man patīk vienkārši to, ka tur var mācīties. Tas ir kaut kas pavisam savādāks, jauns. Un, jā. Tādā veidā, teiksim, arī sacensībās mēs aizbraucam uz citām sacensībām, mēs redzam tās kustības, izmēģinām. Tad arī atbraucot atpakaļ, mēs varam mēģināt atkārtot to pašu. Jā, es noteikti neesmu dinamiskākais cilvēks. Es pilnīgi visas lietas, kur ir kaut kāda dinamika, vispirms mēģinu izdomāt, kā to apiet, un tikai pēc tam, labi, es pamēģināšu lekt. Jā, dinamika tā ir tīpaši tie, kas to nedara ikdienā, uz kāpšanas sienas. Pēc tam ir ļoti grūti. Es arī esmu ļoti statisks, un es arī mēģināšu tur maksimāli noturēt visu savu spēku, cik man ir.
Un tā tikai mēģināšu izlikt. Bet jā, jāmācās ir lekt. Un tīpaši tagad boulderings ir tāds mūsdienu parkurs. Jā, bet kāds būtu tad tavs ieteikums, piemēram, tiem amatieriem, kas iet uz zāli, kas patstāvīgi trenējās, labāk tos treniņus tomēr ar treneri, vai ir arī kaut kādas tādas mazās lietas, ko tu vari ieteikt, ko tas cilvēks patstāvīgi var darīt zālē, lai uzlabotu šo? Galvenokārt jau kāpt, daudz kāpt, dažādas maršrutus kāpt, nebaidīties no... Bet tieši par lekšanu un par tādām dinamiskām kustībām. No tiem maršrutiem. Iet mēģināt. Jo pašā sākumā liekas, ka tas nav iespējams, bet pamēģināt vienreiz, otrais, 5. reizi, atnākot nākamajā dienā atkal uz to pašu maršrutu, jo liksies viņš daudz, daudz vienkāršāks. Jā, man liekas, ka kāpšanas sports ir arī viens no tiem sporta veidiem, kur diezgan labi var nomērīt to progresu. Un man liekas, arī Slovēņu labākā kāpēja Janja Garnbreta ir teikusi, ka viņa ir atkarīga no progresa, ka tu varbūt šodien kāp kaut kādu maršrutiņu un tu viņu nevari izkāpt, tu viņu mēģini entās reizes, bet pēc tam, teiksim, tu 2 mēnešus kaut ko kāp, pat nesaistīt ar to maršrutu, un tad izdomā viņu pamēģināt, un hei, tās aizķeres, kuras iepriekš likās nenoturamas, tagad ir bišķīt labāk turamas. Jā. Tad tu vari tiešām tādā sajūta ziņā izmērīt to, ka tu progresē. Jā. Kāpšana, teiksim, iesācējiem, un vismaz tas, ko es arī redzu zālē, un tas, ko man jautā, ir, kā es varu labāk kāpt. Tad primāri tas ir kāpšana. Kā tu vari labāk kāpt? Kāp! Jā. Jā, jau vairāk tu kāpsi, jo, teiksim, labāk. Plus vēl tu vari aiziet uzspēlēt volejbola koordinācijai, futbola koordinācijai, un tas arī tev palīdzēs. Bet jā, kāpšanai ir galvenokārt kāpšana. Es pieļauju domu, ka cilvēki tādi klausās. Kārtējies nedarīgais padoms, tāpatās kā es nevaru aizsniegt to aizķeri. Aizsniedz. Turies, jā. Bet tā jau ir. Tu vari kļūt labāks tajā sporta veidā tikai viņu darot. Kāds būtu tavs ieteikums? Vai ir drīzāk jāmēģina mocīties grūtos maršrutos vai kāpt tos savus komforta maršrutiņus, jo teorētiski jau tu tāpat kāp, tu krāj tās kāpšanas kustības? Es teikšu, atkarīgs no līmeņa. Ja tas ir spēcīgs kāpējs, kurš piedalās sacensībās un, piemēram, tāds kā es, piemēram, tad man ir jāmok vienu maršrutu un jāmēģina viņu atstrādāt no A līdz Z, kamēr es viņu varu izkāpt. Protams, tur saprāt robežās. Bet, ja tas ir iesācējs, tad es teiktu pat vairāk, ka tas būs labāk, ja tu kāpsi daudz. Tad vienkārši izmēģinās daudz vairāk kustības, daudz varies ar tām kustībām un iemācīsies daudz vairāk. Piemēram, izlases kāpējiem tas ir noteikti piemēram, grūts maršruts, to, ko viņi nevar izdarīt, bet tev ir pa kustībai. Nav obligāti varbūt tās pašā sākumā viņu nevar iziet, bet izdara startu, izdara vidu, izdara beigas. Un tad mēģina savienot startu ar vidu un tad vidu ar beigām, un tādā veidā viņš izkāp to visu maršrutu. Par izlases kāpējiem. Jā, tu esi viens no tiem cilvēkiem, viens no retajiem cilvēkiem, vai būtībā mums tie treneri nav nemaz tik daudz Latvijā. Bet tu esi tas cilvēks, kurš mēdz braukt ar izlasi uz Eiropas līmeņa sacensībām. Tad, kad tu pats trenējies, vai tu pats arī tādos lielos starptautiskos mačos piedalījies? Ir bijusi pieredze. Es gan esmu startējis tikai Minhenē 2 reizes. Bija grūti. Startus pataustīju. Bet jā. Tu pats biji izlases kāpējs. Jā. Tad man bija iespēja aizbraukt, protams, es izmantoju iespēju un devos, jo, protams, es zināju, ka tie maršruti ir, viņi pa grūtu man ir, bet tā pieredze un tā vispār to komunu redzēt un parunāt varbūt tās ar tajā brīdī stiprākajiem kāpējiem, paskatīties, ko viņi dara. Tas bija tā, milzīga pieredze tam visam sporta veidam, un tas vispār vēl vairāk iepatīkās. Cik gadu tev pašam tad bija, kad tu pats kā dalībnieks startēji? Ja nemaldos, kaut kādi 20, 19, 20.
Kāds vispār bija tavs rezultāts? 0 top 0 zona. Bet startu vismaz noturēji. Dažos jā, dažos nē. Bet jā, tie maršruti bija super grūti. Protams, es nezinu, kā piemēram, būtu tagad, ja es būtu aizbraucis. Jo es uzskatu, ka varbūt es esmu nedaudz vājāks nekā es biju, bet man ir pieredze lielāka. Ar to varbūt tās pozīcijas es varētu atrast nedaudz labāk iekārtoties. Tad man ir jautājums, kā tev liekas, vai vienmēr tas spēks vai tomēr pieredze dod vairāk kāpšanā? Ļoti daudz ko pieredze dod. Jo tu pat vari būt ļoti spēcīgs kāpējs, bet ja tā pieredze apakšā ir ļoti maza, tad pieredzējis kāpējs viņš apkāps tevi. Viņš izdomās, kā salocīties uz sienas. Jā. Protams, atkarīgs arī no maršruta. Bet it īpaši tagad, kad maršruti visi ir ļoti tehniski un ruceteru darbs ir uztaisīt tā, lai tas maršruts netiek iziets ar pirmo reizi, tad tur ir viss pieredze, viss, kā tu esi sagatavojies, tavs mindsets, un tad tas baigi ietekmē. Bet tajā brīdī tu tāds, ne gluži mazs jauns puika, bet kāda bija tā atmosfēra tur skatītāji un tajā brīdī, kas bija tavī elki kāpšanas sportā? Elki? Vai šobrīd ir arī kāds? Tas baigi, nē, bet toreiz man bija ļoti patika Mokols Sīns. Bija no Kanādas. Ļoti stiprs kāpējs. Tad arī mēs ar viņu tur runājāmies, sanāca parunāt ar viņu. Bet jā, tādu kā elku īsti varbūt tās man nekad nav bijis. Tādu varbūt tās, kam varbūt tās tiekties līdz tam līmenim, bet ļoti patīk vispār tā komūna kā tāda. Bet, jā. Kas tur bija tik forši, pastāst mazliet vairāk? Komunā visi ir ļoti draudzīgi. Tu vari pieiet pie jebkura, viņi ar tevi pārunāsies, tu vari aiziet kaut ko patrenēties, kaut ko ar viņiem pačilot. Un visa tā kāpšana, viņa ir īpaši tajā Minhenes posmā, tas bija pēdējais posms vienmēr Minhenē. Tas bija Eiropas kauss? Eiropas un arī pasaules, jā. Okay. Un tad vienmēr ir kāpšanas daļa. Viss nokāpjās, protams, mēs tur kaut ko pamokamies. Bet vienmēr ir pēc kāpšanas ir afterpartijas. Okay. To jau nekur nevienās IFSC video nerāda. Nē, to nerāda. Un tad tieši tas ir tur, kur tu ļoti iepazīsti tos cilvēkus, un tu redzi, kā tur, piemēram, Japāņi tur dejo savā starpā. Protams, arī redzēja to, ka tādi stiprākie kāpēji, kas bija uz to brīdi, varbūt tās populārākie, tie varbūt tās nepalika uz tādu partiju, bet mēs nevaram nepalikt. Bet jā, un tur tu tiešām redzi to draudzību, jo kāpšana vismaz, es tā uzskatu, kāpšana kā sporta veids ir ļoti, ļoti draudzīgs, jo visi cilvēki būs draudzīgi, visi atbalstīs viens otru, un pat ja tu nezini to cilvēku uz sienas, tāpat tās klieks tur davai, gamba, un tur aiziet visi iespējamo, ko tu zini, un tad tur bļausties. Kādi ir tie pareizie saukļi, kas ir jāsauc, kad kāpi? Alē! Alē, jā, gamba. Gamba arī tāda nebija dzirdējis. Jā, tas ir Japāņiem, jā, davai. Tas ir laikam tāds Latvijā populārāks. Baltijas valstīs noteikti arī Igauņas var atbalstīt. To vārdu jau viss var atbalstīt. Labi, bet tagad tu jau esi krietni paaudzies, un tagad tu ved jauniešus uz tādām sacensībām. Kaut kas ir tajā visā mainījies? Īsti nē, arī visi ir tikpat ļoti draudzīgi. Bet mazliet izejam ātri tam procesam cauri. Jūs tad aizlidojat uz valsti, kur tās sacensības notiek, tad jums ir kaut kādi mītingi, kaut kādas sapulces, kaut kas tāds, vai jūs vienkārši tur būs sacensības, rītdien ejam tikos un kāpjam? Jā, tātad mēs aizlidojam, ja aizbraucam, tad ir konkrētā laikā ir mītiņš. Šoreiz, pagājušā posmā, kad es biju Helsinkos, bija arī veselības pārbaude.
Visiem sportistiem? Ne visiem, tur ir uz tādā izlases kārtā, ja? Tad, dopinga pārbauda. Pat ne dopinga, vairāk uz pajautāja pāris jautājumus kontrolējušos, drīzāk, lai saprastu ar ķermeņa masu. Jo tagad ļoti, ļoti ir skatās tam līdzi, jo, lai tas varbūt tās bērns, viņš ēd pietiekami un lai viņam tā masa nav pamaz uz viņa, teiksim. Jā, šī ir tāda ēnas puse, kas velkās līdz kāpšanas sportam, ka cilvēkiem liekas, jo tu būsi vieglāks, jo tev būs vieglāk kāpt pa sienu. Līdz ar to tāda ēšanas traucējuma kāpšanas sportistu vidū ir izplatīta lieta. Jā, tāpēc arī jauniešiem tagad to pārbauda un izlases kārtā. Protams, tur ir kontroli jautājumi un nosver augums, svars. Bet, līdz šim nav bijis nekādas problēmas. Ir pārbaudīti mūsu sportisti, bet viņus pārbauda. Ir mītiņš, mums izstāsta visu par, kur būs maršruti, cik būs, varbūt kaut kādi jauni noteikumi. Tiek izdalīti starta laiki. Un tad jau mēs pēc starta laikiem jau varam orientēties, kad ir jābūt uz saucamo iesildīšanās zonu, kalzonu. Un tad, jā. Iesildīšanās zona, tad ir, kā tu teici, kolzona. Jā, un tad ir uzreiz kas tā siena. Ir pa zonu? Ir iesildīšanās zona, kur tas dalībnieks, viņš var aiziet, viņš var darboties, tur pārsvarē siena, svarī, iespējams, kaut kādi pirkstu trenažieri. Un tad, kad viņam ir laiks doties, ir konkrēts laiks pirms, cik tev ir jābūt pirms, tā kā tajā kolzonā. Tad kolzons ir vieta, kur dalībnieks gatavojās tikt iesaukts. Un tad no tā kolzona viņš iet uz savu pirmo maršrutu, viņš atgriežas atpakaļ uz kolzonu, uz otro, atpakaļ uz trešo. Parasti boulderinga sacensībās tie ir 4 maršruti. Ja? Jauniešiem tie ir 6. 6. Jā, tas ir 1, 2, 3, tad ir atpūta, un tad atkal ir 4, 5, 6. Un maršrutu izkāpšanas laiks ir dotas 4 minūtes, un tev sanāk 4 minūtes atpūsties, un tā iet uz priekšu. Jā, tieši tā. Un tad ir pa vidu tā pauze starp tiem 6 maršrutiem, un tad tu ej atkal tieši tādā pašā secībā. Ir laiks tev iedots, kurā tev jābūt, ir un atkal iesildies, atkal kalzons un atkal nākamie maršruti. Mums, protams, Latvijā tās sacensības notiek, bet krietni mazākas, lai gan jau pēdējos gados arī mums sacensībām ir gan tiešraides, gan viskaut kādas video var skatīties. Es pieļauju, ka atrasties tur kaut kādā Eiropas kausā, tur ir daudz skatītāju uz vietas, gaismas, kameras, viskaut kas, un tu esi tas būtībā viens no 4 cilvēkiem, kurš ir izgājis ārā uz to savu maršrutiņu. Tur ir tāda riktīgi, tu esi prožektoru gaismā. Tu tur performē daudz cilvēku acu priekšā. Jā, tāpēc es mēģinu ielikt arī jauniešos, kad tu ej uz startu. Tev jābūt gatavam izdarīt visu, bet nevajag satraukties. Ja tu satrauksies, tad viss būs slikti. Bet jāmēģina iet ar to domu, kad rektoja maršruts aiziet, viņu ir jāizkāpj. Bet tur ir tik daudz cilvēku, kas uz tevi skatās, un tu pieeji pie starta, un tu pat nevari startu noturēt. Un tad tu 4 minūtes kaunā mokies. tā arī gadās, jā. Bet tas ir, tur ir zināma loma arī tam satraukumam, jo tiešām tu jūti, kā tev pakausī skatās. Un tas mazliet ir tā pazemojoši tajā brīdī, kad tu tur mokies ar startu. Jā, es arī pēc sevis atceros, kad tu tur taustīji startu un pārējo laiku tu patīri aizķer. Bet tam, protams, jātiek pāri, jo varbūt pirmais nesanāca, bet varbūt otrs sanāks, varbūt trešais sanāks. Un līdz ar to tad jāmēģina sevi atkal nomotivēt un uz nākamajiem startiem. Tas nekas, ka pirmais nesanāca. Jādod atkal visu savu otrajā. Jā, ir riktīgi jānorobežo sevi no tās, piemēram, pirmā starta neveiksmes, jo tev rekur priekšā ir otrais, un tad varbūt tur tu vari parādīt visu, kas vien tevī ir. Un kas ir forši,
arī pasaules labākajiem kāpējiem mēdz būt tā. Jā, tieši tā. Visiem tas, jā. Un varbūt arī tāpēc tā komūna ir tik draudzīga, ka, var sanākt arī bēdīgi, un tad vienam otru vajag atbalstīt. Jo kāpšanā iespējams nav īsti, kā lai pasaka, tu nekad nevari sasniegt savu maksimumu. Teiksim, kāpšanā, jo vienmēr būs grūtāks maršruts. Līdz ar to tad tu tā kā izcīnīsi vienu, bet nākamais nesnāk, jo viņš ir grūtāks. Bet tev tāpēc viņi ir jāizmoka. Tā, kad tu viņu izmocīsi, tad atkal būs nākamais, kas atkal ir grūtāks. Gan boulderingā, gan grūtajā kāpšanā maršrutiņi tiek klasificēti pēc grūtības kategorijām. Tu varētu izstāstīt, kā šīs kategorijas rodās? Klasifikācija īstenībā rodās pēc pieredzes. Jo, teiksim, seters, tas, kas skrūvē to maršrutu, viņam ir tā pieredze, lai to maršrutu iedot viņam grūtības pakāpi. Protams, viņam ir vēl palīgi, kas varbūt tās var iebilst, un tad viņi saliek kopā visas savas domas un idejas un prātas, un tad nonāk pie secinājuma uz to vienu grūtību. Protams, tas ir ļoti, tā grūtība, viņa var atšķirties. Viens cilvēks domā, tas ir 6C, viens cilvēks domā, tas ir 6B+. Tāpēc ir visās zālēs pārsvarā salikts, kad ir no līdz. Tas ir skrūvējot maršrutiņus, tādās treniņu zālēs, kad tas maršrutu licējs uzskrūvē to maršrutu, ir vairāk cilvēki, kas viņu tā kā patestē, un tad kolektīvi apspriežās, kāda kategorija tad tam maršrutam varētu būt. Un tas viss ir tik šausmīgi subjektīvi. Jā. Un tas viss ir tāds, peldošs. Jā. Jā. Jo tas ir vairāk atkarīgs no cilvēku pieredzes, kas skrūvē to maršrutu. Bet pārsvarā, protams, mēs cenšamies ļoti precīzi nogreidot. Arī, teiksim, zālē tas, ko es noteikti iesaku, varbūt arī citu vietu, neviens, teiksim, neliek grūtības pakāpi konkrētu. Piemēram, tas 6B+. Ieliek, ka tā ir rozā, zaļa, zila lentīte, bet tas uzreiz atbilst tādai grupai. Tad tu grūtāk no šo greizi ir tā grūtība. Ja mēs pieskaramies tiem maršrutu licējiem un pašiem maršrutiem, mazliet es laikam tomēr gribu atgriezties atpakaļ uz virsotni. Labi. Par tieši šo te par maršrutu likšanu. Ir jau kaut kādi tādi priekšnosacījumi, kas ir jāizpildās katrā zālē, lai tā būtu pilna ar apmeklētājiem, un ir arī visādi grūtības un šķēršļi. Kas ir tas, ko tu varētu teikt kā tāds zāles vadītājs? Kas ir tās grūtās lietas, ar ko jūs saskaraties tādā zāles uzturēšanas procesā? Viena no pamatlietām, protams, kāpšanas zālē tie kāpšanas maršruti. Un jebkurai zālei, lai tam cilvēkam būtu interesanti, būtu jāmaina tos maršruts. To ik nedēļu vai ik 2 nedēļas. Bet tā maršrutu likšana, tas ir tāds baigais process. Jo nepietiek varbūt tās atnākt uzskrūvēt, bet jānorganizē ir noskrūvēšana, nomazgāšana, kas skrūvēs, kurā dienā skrūvēs, vai ir ballīte, vai nav ballīte, vai ir cilvēki, vai nav cilvēki. Un tad vienmēr būs viens netiek, otrs netiek, nevar nomazgāt, tad viss saliekās kopā. Bet es ticu, ka šāda situācija visticamāk ir tāpēc, ka tā nav profesija Latvijā. Jā, pagaidām tā nav profesija. Jo tā skrūvēšana nav nemaz tik daudz cilvēku, kas to var izdarīt. Jo tā skrūvēšana, tas ir tiešām tā ir māksla. Tev jābūt māksliniekam, un nenozīmē, ka, ja tu esi stiprs kāpējs, ka tu varēsi uzskrūvēt. Pat ja tu vari būt stiprs kāpējs, bet tev ļoti labi jāsaprot ķermeņa pozīcijas, attālumi, kustības, lai viņas ir interesantas. Un tas viss saliekās kopā, tad tādā veidā tu to maršrutu skrūvē.
Tas atkal ne visiem. Iemācīt skrūvēšanu var, bet ja tam cilvēkam īsti nav tāda sajūta, tad atkal ļoti grūti būs iemācīt. Jā, es esmu skrūvējusi maršrutus pavisam nedaudz. Es esmu piedalījusies tādā nelielā apmācībā Norvēģijā, kad mums bija jāskrūvē maršruti sacensībām. Tur bija arī Tomas Stilāns no Latvijas, kas ir, man liekas, viens no tādiem ļoti strauji progresējošiem maršrutu skrūvētājiem. Viņš pats ir arī kāpējs, stiprs kāpējs, bet es saprotu, ka viņam tā maršruta likšana ļoti patīk. Un tanī reizē mums bija iespējas paskrūvēt, tanī zālē maršrutus, un kamēr es pusi dienas mocījos ar to labi štruns par aizķeru krāsām, kādā krāsā tas maršruts būs, bet izdomāt, kur tās aizķeras novietot, kā novietot, kas būs tās par kustībām. Man pagāja visa diena. Tomas bija uzskrūvējis 3 vai 4 maršrutus par to laiku. Jo tas domāšanas process, varbūt man tas bija tik ļoti ilgi. Kā ir? Ir viegli izdomāt maršrutu vai nē? Tur ir atkal tāda divējādi, jo man, protams, ir viegli izdomāt vieglu maršrutu. Un, piemēram, ja es kāpju 7A, 7A+ maršrutu vai es kāpju boulderingā, tad man ir viegli izdomāt viss, kas ir zem. Ja es gribu uzskrūvēt, kas ir grūtāks, tad atkal sākās problēmas, jo tev katru kustību jātestē, tev katru kustību ir jāpārbauda, jāpaskatās, vai tas nav pa tālu, vai tas pa tuvu, bišķiņ jāpagriež, bišķiņ jāuztaisa draudzīgāk, un tas viss, prasa laiku. Nē, es vienkārši es ceru, ka šo sarunu noklausīsies daudz tie cilvēki, kas savus darba dienu vakarus pavada kāpšanas zālēs, kur ir milzīgi daudz maršrutiņu saskrūvēt uz sienām, vienkārši lai radītu vairāk to izpratni par to, kāds ir tas process uzskrūvētam maršrutam apakšā, jo tas patiešām nav nemaz tik vienkārši. Un ne jau vienmēr tu to maršrutu ar pirmo reizi uzskrūvē. Jā, pārsvarā, tas skrūvēšanas process, ja skatāmies no sākuma līdz pat beigām, tad pirmais, ko atnāk skrūvētāji, ir izvēlās aizķeres, tad viņš izvēlās sienas vietu, viņš izdomā kustības, un tad viņš mēģina no tām aizķerēm, to, ko viņš ir izvēlējies, realizēt to kustību. Tur var paiet uz vienu maršrutu 3 stundas, 4 stundas, 2 stundas, protams, atkarīgs, cik pieredzējis skrūvētājs. Bet tas ir tāds baigais process, un tur tiešām ir tieši tāpatās kā kāpšanā, ja tu gribi būt labs skrūvētājs, tev ir daudz jāskrūvē. Un tad veidojas tāda bāzīta forša apakšā, un tad tu vari jau eksperimentēt ar dažādām kustībām, kas ir baigi forši. Mums tādā Norvēģijas zālē bija forši tas, ka mums bija galvenais maršrutu licējs, kurš to procesu vairāk tā kā koordinēja un pieskatīja. Un viņš bija salicis, piemēram, lapiņus uz sienas. Šeit vajadzētu maršrutu, kurā ir dinamiskas kustības. Šeit maršrutu uz mazām aizķerītēm, šeit pa kastēm. Šeit kaut ko, kas smuki izskatās. Tās bija tādas viņa norādes, un tad mēs tā kā mēģinājām kaut ko uz to pusi uztaisīt. Bet nākamais, kad tu tās aizķeres esi dabūjis pie sienas, tur stāvi uz trepēm un lielo formu ar vienu roku tur, ar otru skrūvē, tad tu pats testē to maršrutu un saproti pa tālu. Atkal liec tās trepes klāt, atkal to formu skrūvē nost, pabīdi pa pāris centimetriem tuvāk. Tad tur tālāk kāp saproti, atkal kaut kas nav. Tas katrs no tiem maršrutiem ir tāds apčubināts, apstrādāts līdz pēdējiem sīkumam. Ir īpaši sacensībās, ir īpaši kaut kādas fināla maršruts, vai ne? Ja pa sacensībām runājam, tad sacensībās, protams, tā skrūvēšana ir krietni nopietnāka. Jo atnākot uz sacensībām, tev ir jāuzskrūvē, piemēram, 8 fināli. Tad pārsvarā tie 8 fināli tev aizņems laiku tikpat, cik 40 atlases. Jo finālam ir jābūt tādam, pirmkārt, viņam jābūt skatāmam, viņam jābūt smukam,
visam kustībām jābūt pietiekami grūtām, lai tu vari atkal tos 6 finālistus salikt, kurš ir stiprākais un pēc mēģinājumiem. Un, jā, tad atkal tie 40 maršruti pēc tam skrūvēšanai aiziet atlasē. Un tad tās ir tādas 2 dienas, kad tu non-stopā skrūvē, atkal kafīns un skrūvē kāp, un atkal skrūvē kāp, atkal skrūvē kāp. Bet, protams, ir komanda, kur vienmēr jāsaka ir uz sacensībām, un ne tikai sacensībām, bet arī zāles darbībā. Bez tādas komandas īsti nav iespējams. Un tad arī milzīgs paldies viņiem, kad tas viss notiek. Jā, sacensībās tas ir tāds. Man ļoti patīk skrūvēt. Jo pirmkārt, tas ir foršs treniņš, un otrkārt, man patīk tas process, ka tu vari uztaisīt maršrutu, pēc tam, protams, viņu izmēģināt, un tā sajūta, piemēram, kad pēc tam tev atnāk, ka pasaka, tas bija foršs maršruts, un tev uzreiz tāds, jāskrūvē vēl. Un jā, tas tā kā baigi patīk, pašam motivējoši, un protams, gribās mācīties vēl un vēl. Es neteikšu, ka es esmu tur labākais skrūvētājs vai kas pieredze ir, bet vienmēr visiem ir jāmācās. Es arī gribētu mācīties vēl papildus, tāpēc arī aizbraucu arī uz citām zālēm skrūvēt, jo tu vairāk skrūvēs, jo tev lielāka pieredze. Bez tam par šīm sacensībām un fināla maršrutiem. Es nezinu, var atklāt tiem, kas klausās. Kā tad īsti ir ar tiem fināla maršrutiem? Es zinu, kurā brīdī viņus uzskrūvē un kas tur tiek izdarīts, bet es pieļauju, ka tie cilvēki, kuri pirmo reizi skatās kaut kādu finālu, tad liekas tā, kā viņi tur tik ātri un tik grūts izdomāja. Baigi asie prāti. Jā, tas ir ļoti tāds. Fināli ir visgrūtākais. Jā. Tur ir ļoti ilgs laiks paiet. Vienam maršrutam ir 3 stundas kaut kādas. Aiziet to viņu uzkrāvēt, tad tu viņu 10 reizes izmēģini. Tad atnāk vēl 3 cilvēki, viņus izmēģina. Tad viņi pasaka, izdomāja, ka nē, šis pa tālu, šis pa tuvu. Pamainam, atkal pamēģinam, atkal pamēģinam. Un tad ir atkal parādās tas, kāpēc jābūt vienam galvenajam seterim. Viņam jābūt labāk zinošajiem, varbūt tās, protams, arī par skrūvēšanu viņiem jau ļoti labi zinošam, bet viņiem ir ļoti labi jāzina dalībnieki. Jeb, ko, piemēram, var izkāpt stiprākais džeks vai ko var izkāpt stiprākā meitene. Un tādā veidā, lai tas maršruts nav pa grūtu un nav pa vieglu. Un tas ir tas īstenībā grūtākais darbs. Un to finālu uztaisīt, lai viņš ir tieši laikā. Kad, lai viņš nav pa grūtu, nav pa vieglu, bet viņš ir izkāpts un viņam ir mēģinājumi. Un tad tas ir tas grūtākais. Tur ir tāda spēlēšanās no rūcetaru puses. Jā. Bet ko es gribēju atklāt, ka šos fināla maršrutus jūs esat uzskrūvējuši uz sienas jau pirms tām visām sacensībām. Jau esat iztestējuši, jau esat sapratuši. Protams, jūs nezināt, kuri precīzi cilvēki finālā būs. Bet fināla maršruti jūs zinat vismaz tos dalībniekus, kas piedalīsies sacensībās kā tādās. Un tad jūs uzskrūvējat maršrutiņu, atzīmējat uz sienas, kurā vietā kas stāvēs, un visu skrūvējat nost, liekat virsū kvalifikācijas maršrutus, un tad tā tie fināla maršruti tik ātri nokļūst uz sienas. Tad pēc pabeigšanas, kad mēs esam visi pabeiguši fināla maršruti, viņi visi gatavi. Mēs ejam ar flomaisterīšiem, atzīmējam, kur tās aizķeres bija. Visiem maršrutiem fotografējam visu, lai mums ir viss telefonā salikts. Mēs ņemam nost visu aizķeres, liekam noliktavā. Un tad tikai skrūvējam virsū atlasi, pēc kuras atkal ņemam visu atlasi nost un skrūvējam apakaļ fināls. Un tas, ka brauc, teiksim, latvieši skrūvēt kaut kādus maršrutus uz Lietuvu vai uz Igauniju, vai ka lietuvieši brauc pie mums, tas ir ar tādu domu, ka viņi nezinās tos mūsu kāpējus pārāk labi, jo bišķīt jau tur var gadīties kaut kāds tāds interešu konflikts, ka tu kā treneris to arī skrūvē maršrutus. Īsti ne, jo pārsvarā, kāpēc, teiksim, sauc citus ārzemju skrūvētājus uz zāli, jo bieži vien tas ir pieredzes jautājums, jo pārsvarā jau sauc arī ļoti pieredzējušus skrūvētājus.
Protams, maršrutu kvalitāte uzreiz atšķirsies. Jo, ja viena komanda atbrauks ļoti pieredzējuši kāpēji, skrūvētāji, viņi uzskrūvēs ļoti, ļoti foršas maršruts. Mums vienkārši tas būs daudz grūtāk, un ar mūsu pieredzi mēs varbūt tās nevaram uzskrūvēt tik labus maršrutus. Bet kopumā Eiropas un pasaules līmenī šī ir profesija, un tā ir tāda profesija, kur cilvēki pilnveidojās, braukā pa visādiem semināriem un visu laiku mācās. Jā, to arī ikdienā skrūvē, un tas ir tavs pamata darbs. Tāpēc tev sanāk tur 2-3 reizes nedēļā vienā zālē, tad citā zālē, tad ir sacensības. Tas jau ir tā kā profesija. Tas it kā izklausās baigi forši, bet es vienkārši domāju par to, tiešām nevar apsvīkt tās idejas maršrutiem. Domāju, ka kādā brīdī gan jau kad var, bet ja tu braukā uz sacensībām, piedalies sacensībās, brauc arī uz citām zālēm, tad īsti varbūt tās ne. Jo, protams, skrūvēšana ir kā ritenis, tā kā ļoti grūti kaut ko jaunu izdomāt. Kustības jau līdzīgas, bet kā tu viņas sakombinē, tās kustības, tas jau ir atkal tava izdoma. Es vienkārši domāju par tādu radošo izdegšanu. Vai tas ir arī temats, vai pagaidām viss ir tā? Pagaidām viss baigi jautri. Jā. Pagaidām es teiktu skruvēšanā, kad tīpaši, ja tu vari paskruvēt dažādās zālēs, tas tev tieši nomotivē. Galvenais jau, kad arī, ja tu uzskrūvē tiešām labu maršrutu, un tad ir atsauksmes tev par to, ka tu esi uzskrūvējis labu, tad tev pašam arī tā kā silti ap sirsniņu. Tu iepriekš pieminēji par to, ka tie maršruti ir kaut kādi grūtības pakāpe, un šobrīd mēs esam aizkāpuši, ne mēs, bet vispār cilvēki ir aizkāpuši līdz 9A, B. Neteikšu, nezināšu īsti precīzi, kāda kategorija ir tagad tādi paši grūtākie kāpieni. Bet kā tev liekas, vai vispār šis jau ir daudz, līdz kam tad tālāk vispār var aizkāpt? Un vai vēl ir, kur tālāk kāpt? Tas ir tāds, jo man liekas, tagad jau ir sasniegts tāds līmenis, kad liekas, kur vēl augstāk. Jo kosmos. Jo grūti iedomāties, kas būs pēc tam. 9C, 10A. Līdz 20. Jā, tur nevar iedomāties, kam jābūt, lai tas maršruts būtu vēl grūtāks. Jo tagad jau viņš liekas, jau ir tas līmenis tik ļoti audzis. Iespējams, tāpēc arī tas viss pārvēršas par tādu, sacensību kāpšana ir atkal nedaudz savādāk nekā outdoor kāpšana. Outdoorā atkal būs varbūt tās jāturās krietni stiprāk, mazāk aizķeras sacensībās, atkal jāpaliec, jānoķerās, atkal jāizlec tālāk. Jā, ja tu tagad iesāki par kāpšanu dabīgās klintīs un par iekštelpu kāpšanu, tās, kā tu teiktu, ir divas dažādas lietas vai tomēr ļoti, ļoti tuvu stāvošas lietas un tur tikai pāris nianses ir? Ja tā ir komerciāla zāle un kāpšana klintīs, tad ļoti līdzīgi. Protams, būs kaut kādi maršruti, kas pilnīgi atšķirsies, bet ja tās ir sacensības un outdoors, tad tās, es teiktu, jau divas dažādas pasaules. Jā, pastāst mazliet vairāk, kāpēc tā domā? Klintīs tās kustības, viņas būs izolētākas, statiskākas, protams, ir lecieni arī klintīs, bet sacensībās tagad atkal ir parkurs. Un īsti klintīs varbūt tās tāda parkurs neatradīs. Bet tie sacensību kāpēji ir ļoti labi kāpēji arī klintīs. Un tad tā nesenākā lieta, kur manu uzmanību pievērš sociālajos tīklos, bija stāsts par jau manis pieminēto Janju Garbretu, ka viņa ir izkāpusi Pure Dreaming, sauc vienu no tiem maršrutiem Arko Itālijā. Pirms viņas šo maršrutu izkāpa Ādams Ondra, un tas esot bijis 9A maršruts. Mēs jau izrunājāmies, cik ļoti subjektīvas tās
tās maršrutu kategorijas ir, bet tagad pēc Jānis izkāpšanas sociālajos tīklos parādījās visādas runas, un kad īstenībā tas tomēr esot 8C plus, nevis 9A, bet tad Ondra saka, ka viņš ir izkāpis ar nīpediem, jeb tiem ceļu aizsargiem, izmantojis tur visādas atpūšanās vietas, ka ar nīpadiem tas ir 8C plus, bez 9A. Bet kas ir pats smieklīgākais šajā visā? Kad Jāņa to maršrutu izkāpa bez atpūšanās, bez nīpadiem, ieāķējot visas atsaites, kas vien ir paredzētas tajā maršrutā, kamēr citi tur uz dzīvību un nāvi turoties, kaut kādas atsaites ir izlaiduši. Jāņa izkāpa viņu gandrīz svilpojot. Tas augšējais gals ir tik ļoti uz mazām niansēm, kad... Man, piemēram, nav saprašana, kas ir 8C. cik šausmīgi grūts tas maršruts varētu būt. Vai arī tad drīzāk ir tā sajūta, ka, ja Jāņa ir izkāpusi viņu tik filigrāni, tik tur vairākās vietās kaut ko apejot, kaut kā pa savam izdomājot, ka varbūt tas tomēr ir tiešām vieglāks nekā citiem licies. Varbūt, bet tā kā... Jāņa ir tāds superkāpējs, tāds viens no miljonu. Es vismaz tā uzskatu. Būtībā vienīgā pasaulē. Vienīgā, kas ir. Līdz ar to varbūt viņi ir tik spēcīgi, ka viņi var izkāpt to maršrutu un tur easy. Un tad liekas, kur ir viņai vispār tās robežas? Jā, to es domāju, mēs vēl tikai redzēsim. Vēl tā kā viņa to, šis nav viņas tā kā spicīta visā tajā, jo viņai ir 26 gadi. Jā. Un tad tas sporta kāpēja, kā sportista mūžs ir cik garš? Es teiktu līdz 30, bet arī ir arī, protams, jo vīriešu konkurencē ir vīrieši, kas ir pāri 30 krietni. Un viņi vēl joprojām piedalās pasaules līmeņa sacensībās. Reku, kā Šuberts teica, tad viņš ir viens no vecākajiem, bet viņš arī to sporta veidu ļoti mīl. Viņam patīk tā konkurence ar tiem jauniešiem, bet redz, tie, kas paliek vecāki, tomēr gadi nāk un traumas. Un līdz ar to tad jauniešiem mūsdienu sacensības ir vieglāk pieņemamas, jo viņi paši pa sevi ir lēkā, tur daudzās, un līdz ar to tās kustības varbūt tās viņiem nav tik svešas. Kā ja aiziet tāds 35, 40 gadīgs vīrietis, tādu maršrutu viņš tur izliks, salūzīs. Vai paņems uz pieredzīt. Un kaut ko tur pa savam izdomās. Man liekas, ka tā ir viena no tādām piesaistošākajām vai foršākajām lietām kāpšanas sportā, ka tev nav pilnīgi visu laiku priekšrocības. Teiksim, ja tu esi garš, tad 100 punkti būs kāds maršruts, kur tu nevarēsi salocīties ar savu garu augumu, un tur tas īsais cilvēks tevi apkāps. Protams, īso cilvēku starpā vienmēr ir raudāšana par maršrutiem, uz kuriem viņiem ir jālec, bet garš cilvēks vienkārši aizsniegsies līdz nākamajai aizķerei. Jā, bet pārsvarā, teiksim, ja tās ir sacensības, tad mēģinās jau taisīt tā, lai gan īsajiem tas ir leciens, gan arī garajiem tas ir leciens. Un Jāņa, starp citu, pirms šī te grūtās kāpšanas maršruta Klintīs, viņa izkāpa arī vienu no grūtākajiem boulderinga maršrutiem, kas bija, šķiet, ka 8C boulderinga maršrutiņš Šveicē. Viņa ir viena no 2 sievietēm, kas šo ir izdarījusi. Būtībā vispār cilvēki ir diezgan maz, kas to ir izkāpuši. Starp citu, tu pats esi nodarbojies ar boulderingu dabā? Vienreizēja pieredze. Tā kā super pieredze vai tikai vienreiz bijusi? Vienreize. Jā, pārsvarā mēs arī smejamies par to. Mēs kāpjam ikdienā boulderingu, bet braucam uz Klintīm kāpt virvēm. Un tad, protams, nākamgad ir plāns doties vairāk tieši uz boulderinga akmeņiem, izmēģināt un, teiksim, to pieredzi vēl, teiksim, gūt vēl plašāku. Bet jā, pārsvarā tās ir klintis ar virvēm un boulderings liekas, ja mēs daudz vadam grupas, un, protams, ja mēs brauktu uz boulderingu, mēs gribētu arī aizvest grupiņu. Un tad man vienmēr ir nedaudz tā kā bail
pa to boulderinga akmeņiem un iesācēju grupiņu, viņš tomēr ir tāds nedaudz traumatiskāks. Nu jā, tev ir vajadzīga arī ļoti laba komanda apkārt, kas visu laiku tev tur apakšā tos paklājus bīda un spoto tevi. Bet man arī pašai man nav bijusi tāda boulderinga pieredze. Man tas noteikti vairāk limitētu to, ko un kā es kāpju. Jā, protams. Tīpaši skatoties arī uz tiem cilvēkiem, kā viņi kāpj. Tu, protams, svīsti visu laiku, jo tu esi uztraucies, kā viņi tur kāpj. Bet nevienā brīdī tu nevar iedomāties, ka viņš uzreiz kritīs. Tad tāds nav pārliecība, ka tas cilvēks var tur nokrist. Jā, patiesībā mums ir vēl vesela milzīga sadaļa, par ko aprunāties, par braucieniem uz īstajām klintīm. Es saprotu, ka jums pašiem arī Inta ļoti patīk, un jūs mēģināt arī vienmēr kādu grupiņu savākt sev līdzi, kaut kur aizbraukt. Kur apmēram jūs esat pabraukājuši? Pārsvarā tā ir Itālija, Spānija, Grieķija, Polija. Tās tādas 4 mūsu galamērķi, kur mēs arī vienmēr vedam tos cilvēkus, un tur mēs jau visus maršrutus, ne visus, nav iespējams izzināt. Bet tos sektorus mēs jau ļoti labi zinām, un tad mēs vienmēr uz turieni vedam tos cilvēkus. Pašiem nepaliek garlaicīgi visu laiku braukt uz tām vietām? Īsti laikam nē, jo tu vienmēr aizbrauc, un protams, tas ir darbs, bet man patīk būt dabā, klintīs, un tad tu tur fočē cilvēkus, viņiem mācīja drošināt. Tas tāds tā kā atkal, kā jau es minēju, ka tas sports viņš nav īsti kā sports, viņš jau paliek kā dzīvesveids. Un tad jā, baigi patīk, ka tu esi pie klintīm, pie dabas, un tad vēl cilvēki tur darbojās, tur kāds ņaudus klints, un tad viņam saka, kā augstāk, jā. Jā. Bet kā tad tas tavā ikdienā tagad ir iegriezies? Tu pats arī trenējies, pats arī izbaudi to kāpšanas procesu, kā kāpējs, vai tu vairāk jau esi treneris un arī aizbraucot uz tādām klintīm, tu drīzāk domā par citiem cilvēkiem, ko un kā viņi dara, nevis meklē savējās spēku robežas? Nu jā, pats kāpšanā varbūt tagad mazāk trenējos, jo vienkārši tam laika nepietiek tik daudz. Bet aizbraucot uz tādām klintīm, tur es visu savu uzmanību veltu tikai kāpējiem. Jo, pats nemaz nekāp? Nē, noņemt virvi. Vai uzlikt virvi? Vai uzlikt virvi, jā. Noņemt, uzlikt, vai sākās lietus, visi paslēpās, un tad ar to riņš zem lietas kāpj augšā. Bet jā, tur es vienmēr visu savu uzmanību veltu tikai viņiem, jo, nezinu, man sirdsapziņa neļauj. Pašam kāpt? Jā, es vienmēr skatīšos, ka kaut kādas kļūdas nav un vienmēr tā kā sekošu līdzi, bet kā klintīs, jā, tad mēs braucam arī Intu divatā vai tur mazā kompānijā, vai arī tur varam varbūt tās lielākā kompānijā, bet tad cilvēki, kurus es tiešām labi zinu, es zinu, kad māk drošināt, es zinu, ka visu māk, un tad var. Tad var arī pats izklaidēties. Ja? Kuras ir tās tev mīļākās vietas, kur braukt kāpt? Šobrīd īstenībā tā ir Spānija un Grieķija. Kalimnas? Vai kaut kas Grieķijā cits? Mēs uz Leonīdiju braucam. Tur kaut kā, baigi patika. Jo vispār tā dzīvošana apkārt un pati klints kā tāda liekas ļoti forša. Tur pagaidām ir tāds mans foršākais galamērķis. Man arī ir tā, ka man ir kaut kādas vietas, kuras esmu bijusi, un man tomēr gribas uz tām vietām atgriezties. Bet man ir arī tāda draugu kompānija, kas saka, bet tu vispār iedomājies, cik nenormāli daudz ir kāpšanas maršrutu visā pasaulē. Kāpēc 2 reizes braukt uz vienu un to pašu vietu, braucam uz kaut kādām jaunām vietām? Kā tev ir? Jābrauk arī. Es labprāt izbraukātu visu pasauli. Bet tā laika atkal ir tāds ierobežots, tas viss. Un tad, ja gribās aizvest tos cilvēkus uz klintīm, tad arī tā vasara tomēr īsti vasaras vidū nekur nevar aizbraukt. Pārāk karsti. Jā, un tad tā sezona īstenībā nav nemaz tik liela. Tas ir aprīlis, jūnijas, un tad ir kaut kāds oktobris, novembris. Jā. Decembris varbūt tās vēl var aizbraukt uz Grieķiju, bet tieši tās sezonas ir tur, kur ir visvairāk darba zālē, sacensības zāle, un tad līdz ar to mums tā
Es vēl plānoju janvārī uz Tenerife aizbraukt pakāpt. Jā. Bet tur visi tie spotiņi, kur kliņškāpēji paliek, jau ir aizņemti. Tāpat tās ir, ka Limnosā, Grieķijā, tur arī, ja brauc tādā laikā, tad tur viss būs aizņemts. Jā, daudziem cilvēkiem patīk tomēr tā kāpšana, kas ir tiešām forši. Man liekas, ka tas ir arī atsevišķs tāds ceļošanas veids, un bieži vien arī, kad es braucu kaut kur ārpus Latvijas, es parasti paskatos, vai tādā vietā nav kāpšanas zāle. Jo iemest somā kurpītes, ir forši. Jā, mēs arī, kad vienmēr kaut kur braucam, tad liekas, nē, brauksim atpūsties. Atpūties vienu dienu un jāiet kāpt. 2028. gadā Losandželosā būs vasaras olimpiskās spēles. Tur kāpšanas sports būs iekļauts. Es saprotu, ka kāpšana ir nostabilizējusies tajā olimpisko sporta veidu pulciņā. Tas vairs nav tā uz jautājuma zīmes, tur būs vai nebūs. Un tad 28. gadā pievienosies arī parakāpšana. Arī Latvijā pirmo reizi ir noticis tāds interesantu treniņš. Kā jums gāja, kā izskatījās? Treniņu vadīja Inte. Pēc atsauksmēm ļoti patika. Jo arī mūsu Latvijas parakāpēji viņi nav nekad to darījuši. Un tiešām bija cilvēki, kas to var darīt un kuriem ļoti patika. To it īpaši tie, kas varbūt tās nodarbojās ar citu sporta veidu. Tad spilgts piemērs bija ar jāšanas sporta veidu. Cilvēks nodarbojās, bet neredzīgs un ļoti, ļoti patika. Un tad tu redzi, ka arī šajā jomā mēs varētu attīstīties un sagatavot kaut kādus cilvēkus, kas būtu spējīgi startēt šādās sacensībās. Jā. Tik cik varbūt tās šobrīd pietrūkst kaut kāda vieta, kur to darīt, jo viņi varbūt tās ir nedaudz pareizāk jāuztais, jāpielāgo pie viņiem. Bet, kā jau es teicu, tad es domāju, ka gads, 2, 3, es domāju, tas viss mainīsies. Būs vairāk zāles, vairāk cilvēku. Es domāju, ka kāpšana Latvijā, ka tas ir tikai pagaidām tāds stagnācija. Es domāju, ka vēlāk viņa uzšausies augšā. Vēl. Jo sanāk, tā, kad šis laiks jau kopš brīža, kad tu sāki trenēties, un tagad jau ir bijusi diezgan liela izaugsme. Un tad tu saki, ka pagaidām tāds kā bišķi plato periods ir, un kad aizies vēl labāk. Uzsprāgs. Vēl tā. Ļoti optimistiski skaties. Vai arī tu vienkārši zini kaut ko vairāk nekā visi citi. Es nevaru saprast. Vai tu esi vienkārši pa dzīvi optimists? Vai? Es pa dzīvi optimists. Labi. Es ceru, ka tās kāpšanas zāles parādīsies arī citviet Latvijā, ne tikai Rīgā. Man liekas, ir jāņem piemērs no lietuviešiem, ka viņiem tomēr ir zālītes ne tikai Viļņā, bet arī Kaunijā un Klaipēdā, un arī Igauniem ir Tartu un Tallinā un Haapsalā. Man šķiet, ka tur viņiem arī ir iespēja kāpt. Es vairāk zinu, Tartu un Tallinu. Bet, man liekas, ka, labi, pie mums ir tomēr arī Liepāja un arī Ventspilī ir iespēja pakāpt, bet, gribētos arī kaut kur Latgales reģionā varētu kaut ko uzbūvēt. Bet, ja es pareizi saprotu, tad, protams, lai tā zāle būtu dzīvot spējīga, ir vajadzīgi cilvēki, kas gan uzskrūvē tur maršrutus, gan iet un tos maršrutiņus kāpj. Jā, gan kāpj, gan arī treneri ir nepieciešami, jo tie arī nav nemaz tik daudz, ja paskatās uz visu Latviju. Lai tādu zāli uztaisītu, tas ir, tev jābūt ir ģimenei ar tādu saimīti, kas nāks tev līdzi, tie skrūvētāji, tie treneri, un jūs tad visi kopā darbojaties zālē. Bet tā laikam varētu arī teikt, ka būtībā šie cilvēki, kas šobrīd darbojās zālē, tava vecuma cilvēki, tā ir tā pirmā paudze, kas vispār ir izaugusi kā treneri. Un tad, tas ir tāds vienkārši atspērienu punkts šajā brīdī. Kā tu domā? Man liekas, arī citiem cilvēkiem esmu uzdevusi šo jautājumu. Es krāšu savu statistikai, ko cilvēki uz to atbild. Vai mēs varam izaudzināt olimpisko sportistu? Es domāju, ka jā. Tik vienkārši. Jā. Kāpēc ne? Ļoti liels optimists. Viss ir atkarīgs no zālēm, no trenera kā tāda.
Bet, iespējams, ka tagad, lai izaudzinātu tiešām tādu olimpisko sportistu, kas sasniegs krietni vairāk nekā šobrīd ir sasniegts, tam sportistam būtu jābrauk arī uz citām valstīm. Tas ir nometnes, tur Austrija un šobrīd vienkārši ar esošo zāles apjomu varbūt tas ir grūti paveicams. Tas ir paveicams, bet tas ir grūti vienkārši paveicams. Un finansējumu sportam kā tādam. Jā, finansējums ir vecāki. bet šobrīd īsti tāda finansējuma nav liela. Ar to tad viss ir praktiski tik, cik vecāki var samaksāt. Un cik entuziastisks ir treneris, kurš brauc līdzi uz ārzemju sacensībām. Jā, sacensības īstenībā ir ļoti daudz. Ir kopā, ja teiksim, skatās gadā, tad kā 35 sacensībām gadā, kurās var aizbraukt. Tas ir tikai Baltija. Baltijā, ja? Tas ir tikai, kopā paskatās, ja tas ir jaunieši, pieaugušie. Latvija, Igaunija, Baltija, ap 30 sacensībām, uz kurām tu vari droši doties. Sportisti vai arī amatieri? Gan. Tur ir gan jaunieši, tas viss kopā, gan jaunieši, gan pieaugušie, gan arī amatieri. Nu, labi. Tad nobeigumā es tev palūkšu, varbūt tev ir kaut kāds tāds īsais padomu kurs amatieru kāpējiem, kas dodas uz kāpšanas zālēm, vai kaut kādi vai padomi, vai kaut kādi iekšējie noteikumi, jo katrā sporta veidā taču ir kaut kāda tāda iekšējā etiķete, kas ir jāievēro. Vai tev ir kāds, ko tu esi novērojis vispār zālē, un vai tev ir kādi padomi cilvēkiem, kur grib ar šo sākt nodarboties, vai tā tikko sākuši ir? Tad pirmais neskrēdē pa matričiem. Kā mazi bērni. Jā, kā mazi bērni. Otrs, katrā zālē, protams, ir magnēzijas. Bet mēģinām viņu tik ļoti nebārstīt, viņš tik ļoti daudz rokām nav vajadzīgs. Kā nē? Tā līdz elkoņiem nevajag? Viss sasmērē. Bet tā kā to mierīgāk. Un pārsvarā viss jau ļoti draudzīgi un vienmēr atbalsta. Un viss nav nekas tāds. Vismaz mūsu zālē, ko es pamanīju, tikai tie matriči, kad sēž uz matričiem, to varbūt tās nevajag darīt. Vienmēr ir tam paredzētas vietas. Un magnēzijas, tu atnāc uz zāli, un tad tev tur ir sprādziens ar magnēziju visur. Un tas ir to, ko var skatīties, bet tā pārsvarā jau visi, tas, ko es varu ieteikt, ir droši iet, darboties, kāpt pēc iespējas vairāk maršrutus, ņemt draugus līdzi, taisīt to kā foršu vakara treniņu. Un nebaidīties varbūt tās no grūtākām pakāpēm. Pamēģināt, nesanāk nekas, ejam uz nākamo. Jā, tas varbūt tiešām tāds patiesībā draugu kompānijai patīkams laiks, ko pavadīt kopā kaut vai tādā savā mazajā konkurencītē, kurš tad būs pirmais, kurš to maršrutiņu izkāps vai kurš tad no visiem būs stiprākais tajā vakarā. Jā, tā ir tiešām ļoti forša nodarbe ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Tad arī mēs sākām. Vienmēr bija tā konkurencija iekšējā, un tad, ja viņš izkāp, tad es nevaru neizkāpt, un tad man jāmēģina, un tad tas viss arī. Un tad tu izdomā, kā vai ne? Jā, tad tu atkal ej uz nākamo maršrutu, tad tu ātrāk izkāp nekā tavs konkurents, un tad tev ir gandarījums, un tad konkurentam nav gandarījums, un tad, tas viss tāds aburtais. Un tad tu patrenējies mēnesi, un tad atkal satiecieties pie viena maršruta. Tieši tā, un tādā veidā tas progress īstenībā ļoti ātri. Iesācējiem progress ir ļoti ātrs. Līdz kaut kādam, protams, brīdim, kur tas apstājās, un tad jau jāsāk trenēties. Bet tā iesācējiem var ļoti, ļoti ātri tieši dabūt progresu. Es ceru, ka tas, ko tu tagad pateici par to ātro progresu, jo tas tomēr cilvēkiem ļoti uzlabo garastāvokli, ka tu ļoti ātri redzi sava darba augļus, ka tas iedvesmos tos, kuri klausās mūsu sarunu, un ka būs aizvien vairāk un vairāk kāpēju. Bet tad droši vien virsotnes zālē ir jāpaplašinās. Protams, 3 reizes. Lai visiem kāpt gribētājiem pietiek vieta.
kur kāpt. Es teikšu tev paldies, forši, ka tu atradi laiku un šo laiku bija gatavs sēdēt, jo es saprotu, ka tev ļoti patīk kustēties un dažādi sporti, līdz ar to nosēdēt uz krēsla mierīgi nav nemaz tas vieglākais, ko tādam aktīvam cilvēkam darīt. Jā. Jā. Labi, tev jāskrien ir uz zāli un jā, paldies par šo sarunu un lai tev izdodas izaudzināt tādus kārtīgus sportistus, par kuru sasniegumiem mēs varam lasīt ziņu portālos un skatīties televīzijā un sekot līdzi tiešraidēs. Paldies tev! Labi, tā arī darīsim. Atā! Atā!